Labdien, skatītāji un klausītāji! Plaušu fibrozes izpratnes mēneša ietvaros runājam par idiopātisko plaušu fibrozi, jeb IPF. Tā ir reta, bet progresējoša saslimšana plaušu, kas būtiski ietekmē gan dzīves kvalitāti un, diemžēl, nereti diagnosticēta arī pārāk vēlu. Idiopātiskā plaušu fibroze nav tikai reta slimība. Tā ir vesels izaicinājums visai veselības sistēmai. Bet kāpēc mēs atklājam to pārāk novēloti un ko mēs varam darīt, lai cilvēki dzīvot ilgāk un labāk? Šis ir podkāsts Sarunas par veselību, un es esmu ģimenes ārsts Rūta Plaude-Dedele, kas moderēs šo sarunu, un šodien par idiopātisko plaušu fibrozi uz sarunu esmu uzaicinājis Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra vadītāju, pneimonoloģi Zaigu Kravali. Labdien! Labdien! Prieks šeit būt, prieks runāt par, manuprāt, šo ļoti aktuālo tēmu. Un, kā jau jūs iepazīstināt, šobrīd esmu plaušu slimību torakālās ķirurģijas centra vadītāja Stradiņa slimnīcā. Esmu arī pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātē iekšķīgo slimību katedrā. No 2016. gada arī vadu reto plaušu slimību koncīliju, kas ir multidisciplinārs koncīlijs, kurā vienmēr piedalās radiologs, vienmēr piedalās reimatologi arī, kas ir mūsu labākie draugi, varētu teikt, reto plaušu slimību diagnostikā un dažādu specialitāšu ārsti. Nu, labi, tad sāksim šīs dienas sarunu ar galveno pirmo jautājumu. Kas tad ir šī saslimšana? Kas ir idiopātiskā plaušu fibroze? Jā, es domāju, ka vispirmām kārtām mums ir jāsaprot, kas ir idiopātisks. Un es domāju, ka jūs jau savos podkāstos esat par to runājuši, ka medicīnā idiopātisks nozīmē, ka mēs īsti nezinām kādēļ. Protams, ka, ja mēs runājam par plaušu fibrozi, mēs zinām dažādus risku faktorus, bet tomēr joprojām idiopātisks ir līdz galam nezinām kāpēc. Un plaušu fibroze ir tāda kā saistaudu vai rētaudu ieaugšana plaušās. Es vienmēr pacientiem saku, ka tas nav vēzis, jo ir grūti dažreiz saprast, vai ne, cik tas ir nopietni. Bet, diemžēl, šī saistaudu, jeb rētaudu ieaugšana plaušās samazina plaušu tilpumu un pasliktina skābekļa piegādi, ja pārēju asinīs, un pacients pamazām nonāk līdz elpošanas mazspējai un, diemžēl, arī nāvei. Un kādi tad ir tie pirmie simptomi, kurus varētu cilvēks pats savā ikdienā pamanīt, vai varbūt ar kuriem vēršās pie ārsta? Jā. Tātad divi galvenie simptomi, tas ir pakāpeniski progresējošs elpas trūkums un sauss klepus. Un te atkal jau ir jāiedala tie pacienti tādās divās grupās, jo tie pacienti, kuriem dominē šis te klepus, parasti nonāk pie ārsta ātrāk. Ja? Jo, ja viņam pašam tas varbūt netraucē, tad citiem tas traucē. Vai tas ir mājiniekiem, tas uztrauc, kāpēc tu klepoji. Tīpaši Covid laikā tas kļuva aktuāli, ja, ka visi tā uztraucās, vai tu neesi infekcijos. Un tātad klepus parasti novada ātrāk. Bet šis elpas trūkums gan ir tāda nopietna lieta, jo pacienti nereti pielāgojas. Tīpaši, ja mēs runājam virs 50 gadu vecuma pacientiem, tad pacients pakāpeniski sāk darīt visu lēnāk, apstājās varbūt drusciņu, un īstenībā pats jau ir tas pirmais iemesls, kāpēc tā diagnoze varbūt būs novēlot, jo viņš novēlot vēršas pie ārsta ar šīm sūdzībām. Un cik bieži jūs saskaraties ar tieši šo diagnozi? Vai viņa mums ir tāda izplatīta problēma Latvijā? Mēs joprojām runājam par retajām slimībām. Nu, tāpēc statistikas, ja mēs skatāmies pasaules statistikas datus, mēs varētu gaidīt, ka mums ir apmēram 250 šādu pacientu tieši runāt par idiopātisku plaušu fibrozi. Bet es gribu vēlreiz uzsvērt, ka mēs nevaram runāt tikai par šo nezināmas izcelsmes plaušu fibrozi, tāpēc, ka ir arī vairākas citas slimības, tā skaitā saistaudu sistēmas slimības, kā sklerodermija, reumatīdais artrīts un tam līdzīgi, kas rada plaušu fibrozi, kas rezultātā jau ir tas pats, jā, vienkārši iemesls ir cits. Un, precīzi statistikas man nav par Latvijas datiem šobrīd, bet es domāju, ka ap 70, 80, es domāju, mums varētu būt diagnosticēti, jā. Kāds varētu būt tas sākotnējais ceļš? Nu, cilvēks vai viņa līdzcilvēki konstatē faktu, ka ir šis sausais klepus vai progresējošais elpas trūkums. Cilvēks vēršās pie, gribētos domāt sākotnēji pie ģimenes ārsta, bet skaidrs, ka nonāk arī pie kardiologa, pie pneimonologa, un attiecīgi tā pirmā izmeklēšana varbūt mēs sākumā aizdomājamies par kaut kādām citām slimībām, bronhiālas astmas, pneimonijas. Šīs sūdzības var imitēt arī kardioloģiskas problēmas. Kur tiek pieļautas tās galvenās kļūdas varbūt? Es domāju, ka jūs ļoti labi arī minējāt, ka ir dažādi ceļi, kā tas pacients var nonākt līdz mums. Un lielā mērā tas ir atkarīgs pie kā tad pacients pirmkārt ir nonācis. Ja viņš nonāk pie ģimenes ārsta, tas kritiskais būtu, ja pacients sūdzas par elpas trūkumu, ka ģimenes ārsts arī paklausās. Viņi no vienas puses liekas, ka mums tagad viss kaut kas ir pieejams, mums ir sonogrāfijas, datortomogrāfijas, rentgeni, viss kaut kas. Bet, ja mēs runājam par plaušu fibrozi, tad ļoti
ļoti būtiski ir paņemt fonendoskopu un paklausīties. Jo virs plaušu bazālajām daļām, principā visiem plaušu fibrozes pacientiem mēs dzirdam tādus velkro trokšņus visu ieelpas laikā, kas ir saustas prakšķoši, līdzīgi kā lipaklīši uz somām vai uz tonometru manžetes. Un ja pacientam, kas sūdzas par elpas trūkumu, mēs dzirdam ar fonendoskopu klausoties šādus trokšņus, tas var norādīt plaušu fibrozi, un nākamais solis ir datortomogrāfija. Runājot par kardiologiem, ja tiešām mēs skatāmies mūsu pacientu populāciju, tad es teiktu, ka diezgan mēs esam saņēmuši no kardiologiem. Un problēma ir tāda, ka, protams, elpas trūkums tiek saistīts ar daudz ko. Un tīpaši, ja mēs runājam par smēķējošiem pacientiem, tā var būt kroniska obstruktīva plaušu slimība, pacientam varbūt ir koronāra sirds slimība un tam līdzīgi. Kardiologi šobrīd arī paliek ar vien izglītotāk, kas ir normāli. Tāda, es ceru, ka mēs visi tādi arī kļūstam. Viens ir tas, ka viņi paši ir dzirdējuši par šādu tipu slimībām. Arī gadās, ka paklausās un dzird kaut ko, nosūta datortomogrāfiju. Bet vēl viens tāds ceļš, kā es redzu, kā viņi pie mums nonāk, ja pacientiem tiek veikta kompjutera tomogrāfija, angiogrāfija sirds asinsvadiem vai sirdī. Mēs citreiz ar radiologiem runājam, viņi saka, mēs maz negribam, lai, teiksim, izmeklējot sirdi, skatās arī natīvu plaušas, piemēram. Jo tas nav vajadzīgs, tas nav it kā tas mērķis, bet es saku, es gribu. Tāpēc, ka nereti mums ir bijis tā, ka pacientam meklē problēmas sirds asinsvados, kā koronāra sirds slimība, netaisa koronogrāfiju, bet uztaisa CT angiogrāfiju. Un izrādās, ka viņam ir plaušu fibroze fonā. Un tādā veidā pacients arī var nonākt. Tā kā jautājums, kā tas pacients ir, kāds tas viņa ceļš ir bijis. Gadās arī, ka viņi nāk paši patiešo pie pneimanologa, bet jāsaprot, ka pneimanologs jau arī, tāpat kā jebkurš ārsts mūsdienu medicīnā, īsti nav ekstrasens, jo būtu svarīgi, ka tad, kad pacients atnāk pie pneimanologa, viņam tomēr ir kaut kāda bāzes izmeklējuma, kas šajā gadījumā būtu tā datortomogrāfija. Ļoti tieši gribēju pieskarties pie šī jautājuma. Ja pacients ir plānots, ka viņš dosies tālāk pie pneimologa, kas tad papildus šeit datortomogrāfijai būtu vēl jābūt viņa tādā vācelītē, lai jums būtu mērķtiecīga un kvalitatīva šī konsultācija tālāk? Jā, tātad, ja mēs runājam par intersticiālām plaušu slimībām, jo es arī negribu uzreiz teikt, ka pilnīgi visiem obligāti vajadzētu būt tā datortomogrāfijai, jo, protams, ka, ja pacients nonāk pie pneimologa, mēs viņu ar lielāko varbūtības turien nosūtīsim jebkurā gadījumā. Bet, ja ir bijušas aizdomas par plaušu fibrozi, augsts ir izšķirts pēc datortomogrāfija, tātad plānā slāņa, kas nozīmē 1 mm biezums, kas tomēr būtu svarīgi. Ģimenes ārsts jau tomēr zina, ar ko viņš sadarbojas, uz kurien viņš pacientu sūta. Tātad būtu svarīgi, lai tā ir datortomogrāfija, kas redz pacientu krūškuri pa milimetram. Jo tad, kad mēs skatāmies šīs rekonstrukcijas, tad ir ļoti svarīgi, vai mēs redzam katru sīkumu, vai tas viss ir izplūdes, ja ir 3 vai 5 mm. Un to jau ģimenes ārsts arī vienu reizi var noskaidrot, un tad zināt, vai šī iestāde vai datortomogrāfs atbilst tam, kas mums ir vajadzīgs. Lielākā daļa atbilst, bet, diemžēl, joprojām ir atsevišķi datortomogrāfi, kas nav īsti piemēroti šiem intersticiālām plaušu slimniekiem, plaušu fibrozes pacientiem. Un otrs, ko es tomēr ļoti gribu lūgt, lai tad, kad pacients tiek sūtīts datortomogrāfiju, lai viņš veic datortomogrāfiju vietā, kas ievieto attālināti pārskatāmā kaut kādā platformā šos izmeklējumus. Joprojām ir iestādes, kas to nedara. Līdz ar to atnāk pacients, piemēram, viņš ir uztaisījis datortomogrāfiju, bet viņam ir tikai apraksts ar dažiem teikumiem. Bet mēs gribam redzēt paši, ja, jo tas ir ļoti svarīgi, lai arī mēs pēc tam konsīlijā varētu skatīties šo izmeklējumu paši, un mēs nevaram tikai pēc tā apraksta vadīties. Tā kā ir jābūt 2 šiem nosacījumiem, 1 mm un attālināti redzams. Un otrs, vismaz bāzes asins analīzes. Vienkārši bāzes asins analīzes, kas būtu pilna asinsvainu bioķīmija. Un tālāk jau mēs paši jau procesējam šos pacientus. Labi, tātad 1 mm attālināti, lai jūs varat novērot ne tikai aprakstu, kas tiešām nāk no daudzām iestādēm, bet arī šos te attēlus apskatīt paši, jo savādāk vēlreiz būs jāveic šis izmeklējums, un mēs iekavējam atkal laiku un resursus. Kurā brīdī no tādas primārās aprūpes, varbūt perspektīvas pacients tad būtu jāsūta uz to datortomogrāfiju? Nu, cik tad ilgi ir sausi jāklapo vai jāprogresē šim elpas trūkumam, jo skaidrs, ka tie ceļi ir, kā mēs sākotnēji runājām, pacients atnāk ar šādām sūdzībām, mēs jāpaklausamies, ir bāzes analīzes, tur skatāmies iekaisuma faktors, tur izslēdzam pneimonijas, taisam rengenu, kurš lielā daļā gadījumā ir tīrs.
Kāds varbūt uzliek vēl antibakteriālu terapiju šim visam pa virsmu? Jā, ļoti labi, ka jūs atgādinājāt par šo te pneimonijas faktoru. Tas gan liela daļa mūsu pacientu ar dažādas etioloģijas plaušu fibrozi, tā skaitā idiopātisku plaušu fibrozi, jau tad, kad viņi ir sūdzējušies par šo te elpas trūkumu un, piemēram, veikts rengens, viņi ir saņēmuši antibakteriālu terapiju. Bet vienkārši jāatcerās, ka tiešām nav jau tādas pneimonijas, kur nav neviena pneimonijas, cita simptoma. Nav tādas pneimonijas, kur nav temperatūras, nav iekaisīgo rādītāju, ir tikai izmaiņas plaušās. Tad ir jāsaprot, kāda tipa izmaiņas tās ir. Diez vai tas ir kaut kas vienkārši banāli bakteriāls. Ja? Tā kā tas būtu svarīgi. Tātad runājot, tas ir īstenībā par to datortomogrāfijas veikšanas laiku. Es teikšu, ka tas ir individuāli. Jo kopumā jau ģimenes ārsts to savus pacientus pazīst vislabāk, es tā pieņemu, vismaz lielākoties. Un, protams, ja pacientam ir zināms, ka viņiem gadiem jau ir atvilnis, piemēram, vai hronisks sinusīts, tad mēs varam sagaidīt to, ka viņš klepo. Ja ģimenes ārstam nav obligāti visi jāsūt uz datortomogrāfiju plaušām, ja liekas, ka tas ir kaut kas, varbūt, es nezinu, kaut kāds hronisks klepus, bet nav pārliecība par kaut kādu ļoti, ļoti potenciāli bīstamu diagnozi, jūs varat droši sūtīt pie pneimologa arī bez tās datortomogrāfijas, jo ar lielu varbūtību mēs jau to izdarīsim arī paši. Jā, tā kā par to es nedomāju, ka būtu jāuztrauc. Bet ja ģimenes ārsts dzird šos te velkro trokšņus, tad gan ir skaidrs, ka, lai pacientam ātrāk tas viss process notiktu, ka tad būtu labi viņu caur šo datortomogrāfiju jau plānveidīgi sūtīt uz pieņemšanu pie pneimologa. Un jāsaka, neapšaubām mums vēl nav vēža skrīnings, plaušu vēža skrīnings, bet uz to mēs ļoti gribam iet un mēs ejam un ceram, ka tuvākajos gados šās pilotu projekts būs palaists un tad būs skaidrs, ka būs noteikti kaut kāda riska grupa pacientiem, kur, piemēram, būs smēķējuši kaut kādu konkrētu gadu skaitu, un tad mēs viņus sūtīsim uz šo datortomogrāfiju, un ir skaidrs, ka mēs atradīsim ne tikai plaušu vēzi, bet mēs atradīsim arī plaušu fibrozi. Vai arī šobrīd būtu kāda pacientu riska grupa, kuru vajadzētu kādā laika periodā cik gadus nevis uz sanitāro grāmatiņu, uz rentgenu aiziet, bet tieši uz datortomogrāfijas izmeklējumu? Tas ir ļoti labs, es domāju, vērtīgs jautājums, un atbildu atkarībā no tā, vai man klausās veselības ministrija un tie, kas dala naudu, vai man klausās pacienti, vai man klausās ārsti, godīgi sakot. Jo, ja mēs tā godīgi skatāmies, tad tas skrīninga rengens, kas ir tā sanitārā grāmatiņa, tad tas var ieraudzīt ir potenciāli tuberkulozi. Tas ir tas, ko mēs meklējam, kas ir infekciozi, kas var apdraudēt citus cilvēkus. Ja mēs runājam par, piemēram, plaušu vēzi un domājam, ka tas mūs kaut kādā veidā pasargā, tāds nav. Jo pasaulē jau tas ir pierādīts, ka centrālās plaušu vēža formas mēs ļoti ilgi neredzam. Ļoti ilgi. Mēs tās varam redzēt tikai datortomogrāfijā. Līdz ar to tas rengens kā skrīnings tieši vēzi vai kaut kādām citu veidu slimībām ārpus tuberkulozes ir ļoti mazjūtīgs. Tātad, kam tad mēs varētu taisīt šo datortomogrāfiju? Mēs atkal atgriežamies pie šī skrīninga. Tikmēr, kamēr mums oficiāli tas nav apstiprināts, es tā nevaru īsti teikt, ka tagad būs tāda un tāda grupa, ko vajadzētu obligāti skrīnēt. Bet ir skaidrs, ka jebkāda veida plaušu bojājums biežāk būs ilgstošiem smēķētājiem. Un mēs kā pneimologi, ja pacients ar ilgstošu smēķēšanas anamnēzi nonāk pie mums, mēs noteikti uztaisīsim datortomogrāfiju. Pat ja nebūs tajā brīdī klīniska aizdoma par to, ka tur varētu kaut kas būt, vai tas būtu vēzis, vai tā būtu plaušu fibroze, kas ir saistīta arī nereti ar smēķēšanu. Tā kā jāskatās, kāds tas pacients ir, ja viņš, piemēram, ilgstoši strādājis ar ķīmiskām vielām, vai es arī savā lekcijā iepriekš ierakstītā minēju par pacientiem, kuri strādā fermās, piemēram, vai kaut kādās citās vietās, kur ir ļoti daudz ieelpo dažādus antigēnus, dažādus visādus ķīmiskus vielas, ko tam līdzīgi, arī tas var radīt dažādu veidu plaušu bojājumus, kas varbūt arī retās plaušu slimības, tā skaitā arī plaušu fibrozi. Tā kā ik pa laikam nevaru precīzi atbildēt, droši vien diezgan individuāli, bet vienmēr tomēr jāpatur galvā, tīpaši, ja tas pacients atnāk vienu reizi 5 gados, varbūt tāds, kuram ir daudz šādu riska faktoru, visu kaut ko ieelpot vai smēķējot, lai tā būtu zemes devas datortomogrāfija, kas šobrīd arvien vairāk arī pasaulē ieietās. Tātad mēs redzam pietiekami labi visu, kas mūs varētu interesēt, bet starojuma deva ir mazāka kā šai augsts izšķirtspējas datortomogrāfijai. Runājot tieši par idiopātisko plaušu fibrozi, vai ir kāds tāds zināms jau pacientu tipāžs, kāds šis cilvēks izskatās, kā viņš jūtās? Pārsvarā tātad tie ir vīrieši, virs 60 gadu vecuma, smēķētāji, bijušie smēķētāji. Tas ir tas riktīgais, klasiskais, ko studentiem mēs eksāmenos varam iedot un cerēt, ka viņi neizgāzīsies, ja? Ka viņi atpazīs šo idiopātisko plaušu fibrozi. Bet jāsaprot, ka
tās ir arī sievietes, un tās varbūt ir agrīnākā vecumā. It īpaši, ja mēs runājam par dažādām autoimūnām slimībām, jo, piemēram, sklerodermija. Šobrīd sklerodermijas lielākā problēma pacientiem ar sklerodermiju ir tieši plaušu fibroze progresējoša. Ja? Tātad, un tās būs bieži vien sievietes un jaunākā vecumā. Tā kā, ja mēs runājam par idiopātisku plaušu fibrozi, jā, tas ir vīrietis virs 60 smēķētājs tipisks, bet varbūt dažādi. Un neapšaubām arī ģimenes anamnēze ir svarīga. Mēs arī zinām, vismaz mūsu centrs zina vienu ģimeni, kur ir vairākās paaudzēs plaušu fibrozi, kura, diemžēl, ar katru paudzi sāks arvien ātrāk. Šis bija tieši mans nākamais jautājums par kaut kādu ģenētisko faktoru un iedzimtības faktoru. Tātad, ja mēs zinām ģimenes anamnēzē, tad mēs atkal pastiprināti pievēršam šo te uzmanību šiem... Tā tas noteikti ir, bet arī pasaulē ļoti daudz par to diskusijas. Jo tā nav tādā tiešā veidā ģenētiski pārmantojama slimība, kā piemēram hemofīlija vai cistiskā fibroze. Tas nav tā, ka obligāti, ja vecākam ir plaušu fibroze, ka būs arī bērniem. Bet konkrēti gēni un konkrētas gēnu mutācijas tomēr ir fonā, un tad ir jautājums, ko mēs darīsim ar šo informāciju šobrīd. Ko mēs ar to darīsim? Jo varbūt, ka tā slimība nekad neattīstīsies ģimenes locekļiem, teiksim, asins radiniekiem. Vai mēs viņiem taisīsim katru gadu datortomogrāfiju un gaidīsim to fibrozi? Vai viņš visu laiku būs tādā stresā un gaidīs, ka viņam attīstīsies? Vai tomēr mēs varbūt mērķtiecīgi neskrīnēsim tos pirmās pakāpes radiniekus? Un arī pasaulē ļoti daudz par to runā, jo īsti nav skaidrs, tad kā labāk būt. Jo mēs nezinām, vai tam cilvēkam attīstīsies šis bojājums. Nemaz nav tā, ka lielākā daļai ģimenes asins radinieku būs, un viņš visu laiku būs tā kā uz pulvermucas. Tas ir tāds ļoti diskutabls jautājums. Ja mēs atgriežamies pie cilvēku, kurš ilgstoši klepo un ir ar šo te progresējošo un vai progresējošo elpas trūkumu, tātad šis te diagnostiskais ceļš, kā jau minējāt, ir datortomogrāfija, asins analīzes, sekojoši. Bet cik tad tāds garš tas ceļš ir ejams līdz nonākt līdz šai te konkrētajai idiopātiskās plaušas diagnozes noteikšanai? Attiecīgi mēs izslēdzam visu pārējo spektru, kas var radīt šādu simptomātiku. Tātad šeit ir vesela multidisciplināra pieeja, kas arī jums kā speciālistiem šajā jomā galīgi noteikti nav vienkāršs uzdevums. Vispār visi pacienti ar interesantām plaušu slimībām, tā skaitā fibrozi, viņi ir ļoti laikietilpīgi. Tas tiešām tā ir. Tas ir ļoti laikietilpīgs, un, protams, ka valstī arī tīri finansiāli ietilpīgs pasākums, jo ir vajadzīga vesela rinda izmeklējumu. Un datortomogrāfija ir tikai pirmais, ar ko mēs sākam. Tas ir ļoti plašs autoantivielu skrīnings, meklējot, vai tur potenciāli nav kaut kas vēl fonā. Iespējams, ka tā ir bronhoskopija ar lavāžu, iespējams, ka tā ir biopsija. Kaut gan jāsaka, ka pēdējos gados pacientiem ar plaušu fibrozi mēs biopsiju taisam arvien retāk. Tāpēc, ka tās zināšanas par šiem cēloņiem arvien vairāk var iegūt mazinvazīvākā veidā, tā kā neiejaucoties tik ļoti ar biopsiju. Un, ja mēs skatāmies no tā laika patēriņa, ja pacients jau tiek mērķtiecīgi nosūtīts uz universitātes slimnīcu, teiksim, pie pneimologa, kas strādā universitātes slimnīcā, vai pie tāda pneimologa, kas vismaz sadarbojas ar universitātes slimnīcas pneimologiem, to var īstenībā izdarīt diezgan ātri. Jo mēs šādus pacientus nereti pat ņemam tikai dienas stacionārā. Tātad mums ir datortomogrāfija, mēs ņemam dienas stacionārā, un mēs jau esam saplānojuši. Mēs esam saplānojuši funkcionālos testus, kas ļoti svarīgi, ka spirogrāfija ir relatīvi vismazjūtīgākais no funkcionāliem izmeklējumiem, bet gāzes difūzijas tests ir tas, kas ir pirmais, kas sāk samazināties pie plaušu fibrozes īstenībā, un ļoti ilga spirogrāfija būs normāla arī pie tālu progresējušas fibrozes. Mēs paņemam antivielas, ja vajag, mēs uztaisam šo te bronhoskopiju ar lavāžu, mēs to īstenībā varam izdarīt vienā dienā. Un tad mēs dažu dienu laikā dabūnam šos rezultātus. Un tad, piemēram, Stradiņas slimnīcā mums ir katru ceturtdienu koncīlijas, kur mēs nākam kopā ar radiologiem, ar reumatologiem un pārējiem pneimologiem, un, ja nu ir nepieciešams, arī ar citiem speciālistiem, kas nereti ir vajadzīgs un pieņemam lēmumu. Tā kā pateikt to, ka tas tāds Golgātas ceļš šobrīd, ja pacients nonāk tā kā universitātes slimnīcā, tā es negribētu teikt. Tad, attiecīgi, pie aizdomām par šādām slimšanām mērķtiecīgi būtu pacientu novirzīt pie pneimologa, kurš sadarbojas ar... Noteikti. Jo savādāk tad viņš aiziet kaut kur? Jā. Un tad mēs nezinām, kas notiek, vai tur būs rengens, vai tur būs... Jo tas risks jau arī ir tāds, ka ja uztais, piemēram, rengeni, nevis datortomogrāfiju, tad
tiešām tur var būt tādas izmaiņas, kas atgādina sirds mazspējas dekompensāciju. Un, ja, piemēram, tas nav tiešām specializēts torakālais radiologs, un tas jau ir normāli, ka visi ārsti neskatās bildes. Nu, tas taču ir normāli. Mēs nevaram gaidīt arī, ka ģimenes ārsts visu zina par visu. Es nezinu, es apbrīnoju vispār, kā var tik daudz zināt par dažādām jomām. Apraksts, piemēram, ir kaut kāds sastrēgums mazā asinsrites lokā un viss. Jā, un pacientam īstenībā diagnoze nav. Pacients ir nonācis pie diagnozes. Kāda ir prognoze, kāda ir tālākā taktika, vai ir ārstēšanas iespējas Latvijā? Jā, Latvijā īstenībā ir tādas pat ārstēšanas iespējas, izmantot plaušu transplantāciju. Šobrīd, kā visur citur pasaulē, šajā ziņā es teiktu, ka mēs pat esam bijuši privileģēti. Ir pieejami 2 medikamenti šobrīd, 3. gaida Amerikā, Eiropā apstiprinājumu, uz to mēs ceram. Bet šobrīd tiešām fibrozes ziņā es teiktu, ka mēs esam ļoti labā pozīcijā, jo no sākta gala mums nav bijuši ierobežojumi attiecībā uz plaušu funkciju, uz vecumu vai vēl kaut ko tam līdzīgi, kad mēs šos medikamentus varam pacientam izrakstīt. Jo medikamenti ir dārgi, viņi samazina plaušu fibrozes progresiju, pacientam tā tad ir labāk dzīvības, tieši precīzi to nav pētījuši šobrīd, jo tas būtu neētiski šobrīd esot zālēm, ka mēs tagad salīdzinātu tā, ja, kā izdzīvos bez zālēm un kā izdzīvos ar zālēm, bet ir skaidrs, ka tie noteikti ir vairāki gadi klāt, noteikti, ar medikamentiem. Un, nu jā, tā kā par to prognozi es pat tiešām negribētu pat īsti izteikties, bet, diemžēl, ir jāsaprot, ka tā nav panacēja, ja, jo tos audus, kas plaušās ir ieauguši, šie fibrozi audi, mēs nevaram no turienes vairs izņemt, jā, tie tur ir. Un tas, ko mēs gaidām no medikamentiem, ka viņi piebremzē šīs slimības attīstību, tāpēc ir ļoti svarīgi to darīt pēc iespējas ātrāk. Bet Latvijā nav ierobežojumi tādā ziņā. Ja ir diagnoze, mēs varam pacientam uzreiz nozīmēt ārstēšanu, un viņu varam turpināt, nu, tā kā, kamēr pacients ir dzīvs. Vai šo te ārstēšanu tolerē labi? Drīzāk nevisai. Jā, un tas ir atkal atsevišķs stāsts, jo abiem šiem medikamentiem ir raksturīgas gastrointestinālas parādības. Vienam ir vairāk tieši tāda anoreksija, ka negrib ēst, pacients krītas svarā, viņam ir slikta duša, otram vairāk caurēs. Protams, ka mums ir daudz dažādu veidu, kā mēs mēģinām pacientiem palīdzēt. Stradiņas slimnīcā mums ir ar Behringera atbalstu šobrīd vairāk kā gadu jau intersticiāla plaušu slimību māsa. Pacienti arī zina viņas telefona numuru, viņi ir pieejami, ar viņu var sarakstīties, viņi var sazvanīties, viņi palīdz tieši tik galā ar blakus parādībām, palīdz atbildēt uz visādiem jautājumiem, tā skaitā organizēt izmeklējumus un tam līdzīgi. Tā kā noteikti tas svarīgākais ir saprast pacientam, ka viņš nepaliek viens tajā brīdī, kad viņam nosaka diagnozi un kad viņš saņem tās zāles, ja, jo īstenībā tas viņu ceļš ar to visu jau tikai sākās. Un neapšaubām, ka ir ļoti svarīgs arī ģimenes atbalsts. Jo, būsim godīgi, pacienti mūsdienās atver internetu resursus, ja, un nu, tā prognoze ir tāda, kāda ir. Bez ārstēšanas līdz 3,5–5 gadi ir ārstēšana, neviens tā precīzi neprecizē, 7, 8, 10, arī slimība ļoti dažādi uzvedās. Bet katrā ziņā tas ir skaidrs, ka tas ir kaut kas ļoti nopietns. Un jau no paša sākta gala ir psiholoģiski smagi, un tas gan mūsu valstī līdz galam nav sakārtots, jo īstenībā tādu kārtīgu, fundamentālu psiholoģisku atbalstu mēs īstenībā nemākam sniegt, mums nav kas sniedz, jo šobrīd reto slimību pacientiem ir paredzētas 5 vai 10, es baidos kļūdīties, psihologu konsultācijas bez maksas, bet universitātes slimnīcā psihologa nav kā tāda. Ja tā vakance ir brīva, tāpēc, ka šis te atalgojums nav konkurētspējīgs. Līdz ar to tas viss ir palicis tādā teorijas līmenī. Un ārzemēs lielajās klīnikās, lai cik tas arī dramatiski nebūtu ar šiem pacientiem, pacientu ģimeni, it īpaši idiopātiskas plaušu fibrozes gadījumā, diagnozes noteikšanas brīdī jau sāk runāt par to, kā tas būs tālāk, uz ko tas ies, ka tomēr neizbēgami kaut kādu gadu laikā tā fibroze tomēr progresēs. Par to, vai pacienti nonāks intensīvā terapijā vai nenonāks, vai viņi tiks intubēti vai netiks, un vai viņiem tiks transplantēts plaušas vai netiks. Tā kā tas ir ļoti arī psiholoģiski tāds smags jautājums. Jā. Jūs iepriekš minējāt par to klasisko bildi, tātad 60+ izbijis smēķētājs, bet mēdz būt arī gan sievietes, gan jauni cilvēki. Vai šai terapijai ir
kādas kontraindikācijas, kas ir ar grūtniecības plānošanu, pieņemsim, vai laktācijas periodā šīs zāles drīkst lietot? Tas ir parasti ļoti aktuāls jautājums. Bet parasti jāsaka tomēr, ka plaušu fibroze reproduktīvā vecumā, vismaz mums nav nācies ar to saskarties par laimi. Jā, tā kā par laimi ar šo mēs neesam tikai tādā agrīnā vecumā saskārušies. Runājot par kontraindikācijām, tad, kad pacients saņem šo terapiju, ik pa laikam tiek skatīts analīzes, pārsvarā tur ir aknu rādītāji, ko mēs skatāmies, jo potenciāli pastāv aknu toksicāts risks. Vismaz manu pacientu populācijā man ir laimējies, ka man nav tā bijis. Ja mums vairāk bijušas problēmas tieši tām gastrointestinālām parādībām, bet mēs tāpēc arī to skatāmies. Plānveidīgi tiek kontrolētas analīzes, to arī skatās māsa, kas seko līdzi, kas tur tiem pacientiem notiek. Mēs zinām, ka šī diagnoze ir idiopātiska, tātad nav skaidrs, kāpēc viņa veidojās, bet vai ir kaut kas, ko mēs varam darīt lietas labā, lai līdz tam varbūt nenonāktu vai samazinātu šo cilvēku skaitu, kas ar šo slimo? Jā, ir noteikti lielā mērā ir daudz, ko mēs nevaram ietekmēt, tas ir skaidrs, jo mēs nevaram ietekmēt ģenētiku un dažādas citas lietas, kuras mēs nezinām īpaši, bet nesmēķēt. Kā jau es teicu, lielākā daļa, un tomēr, ja mēs runājam par idiopātisku plaušu fibrozi, tie ir smēķētāji vai bijušie smēķētāji. Tā kā es domāju, tas mūsu uzdevums būtu maksimāli panākt to, lai šobrīd jaunieši nesāk smēķēt, jo tas ir labākais ceļš, vai ne, uz ko iet, jo atmest pēc tam, protams, ir grūtāk un savs kaitējums jau ir nodarīts, bet panākt tātad to, lai jaunā paudze nesmēķētu. Un tie cilvēki, kas strādā dažādās vietās, kur inhalēji ieelpo visādus putekļus, visādas vielas, visu kaut ko tam līdzīgu. Tomēr nepavēlti ir arodārsti, ir šādi speciālitāti, kuriem ir jāizvērtē, cik potenciāli bīstami ir šeit strādāt un jāvelk respiratori strādājot. Un, man liekas, ka tādu lielumu par diagnozi un visu ejamo ceļu gan pacientiem, gan ārstiem esam izrunājuši, tad varbūt kas tad ir tie galvenie šķēršļi? Ja mēs runājam par to, ka mēs nonākam novēloti pie šīs diagnozes, varbūt tā salikt bišķi pa plauktiņiem, kas ir galvenais, kas traucē un varbūt ko mēs varam darīt? Tātad, pirmkārt, kā jau es teicu, pacients pats, kuram ir jāsaprot, ka šis elpas trūkums vai hronisks klepus, kuram nav cita skaidrojuma, nav uzskatāms par normu nekādā vecumā. Tātad, pirmkārt, pacients pats. Otrkārt, kā jau es arī esmu iepriekš minējis, tā ir ģimenes ārstu arī rezidentūras daļa. Īstenībā ir liels jautājums par to, ka tas laiks, ko ģimenes ārstu rezidenti atrodas pie mums, ir ārkārtīgi mazs. Tās ir pāris nedēļas. Un, tu vari neredzēt ļoti daudzas lietas, bet savukārt, ja mēs skatāmies ģimenes ārsta praksi, tad šādi klepojoši un tam līdzīgi pacienti droši vien ir, es pieņemu, ka ir diezgan liela daļa no tādas ikdienas, tā kā tā ir papildus izglītība. Es tomēr arī domāju, ka tas rezidentūras formāts ir drusku jāpamaina vairāk, ļaujot mācīties klīnikā specialitātēs, lai redz vairāk, kas notiek. Jo skaidrs, ka ģimenes ārsta praksē tas dakteris paspēj strādāt visu savu mūžu. Tā kā tas būtu tas, ko es gribētu teikt. Un, protams, tālāk izglītība būt atvērtiem un nebaidīties lūgt padomu un jautāt. To nedrīkst uztvert kā tādu kaut ko es nezinu, vai man par to ir kauns, ka es kaut ko nezinu. Ja? Jo tas ir normāli, ka mēs nezinām, mēs esam ārsti un medicīna iet uz priekšu un viss kaut kas iet uz priekšu. Mums vienkārši skaidrs, ka mums jābūt atvērtiem uz visu kaut ko jaunu. Un mēs arī esam atvērti kā centrs, ka mums var zvanīt. Mums var jautāt, ko darīt ar tiem pacientiem, un īstenībā arvien vairāk tā notiek. Un mēs arī esam iesaistījušies vienā Eiropas Savienības projektā ar mūsu centru par šī intersticiāla plaušu slimnieku ceļu vēlamo, sākot ar simptomiem, par kuriem mēs arī runājām, par to, ka mēs viņu sūtam uz datoru, ko ģimenes ārsts sagaida tajā datortomogrāfijā, ko tas radiologs uzraksta, un tur viņš var uzrakstīt parasti intersticiālu pneimoniju, nespecifiski intersticiālu pneimoniju. Un tātad mēs arī norādīsim šajā ceļā, viņš tiks publicēts decembrī, arī konkrēts telefonu numurus, kas mūsu centrā būs šī intersticiāla plaušu slimība māsa, kur arī ārsts varēs vienkārši pieteikt šo pacientu. Sākumā mums pat nevajag, lai viņš tur brauc kaut kur vēl. Ja ir uztaisīta datortomogrāfija, mēs attaisam viņu attēlināt, mēs apskatāmies, ja tas ir kaut kas tāds, kas mums jārisina, tad mēs jau tālāk paši visu organizējam. Tad šobrīd tā multidisciplinārā pieeja, tas ir nākamais jautājums, esošā, ir Iekšas universitātes, Kliniskās universitātes slimnīcas, bet grib panākt vēl efektīvāku veidu, kā
Kā viņš tur nonāk? Jā, jo savādāk tam ir jābūt diezgan kreatīviem tiem ārstiem. Lai nav jāizgudro kaut kāds jauns ceļš, kā mans pacients tagad tur varētu nonākt. Tas būs tāds, kas tiks publicēts arī SPKC, un mēģināsim to arī popularizēt, lai ir visiem skaidrs, ko man ar to pacientu darīt. Ja? Kad tomēr, tad ok, man ir aizdums, uztais datortomogrāfiju, sazinās ar šo te māsu, vai kas man būs tā kontaktpersona norādīta, un mēs apskatāmies paši jau attālināt datoru, un tad jau mēs uzņemamies visu to tālāk paši. Labi, kāds ir ilgtermiņa prognozes pacientiem Latvijā? Ilgtermiņa prognozes? Es domāju, tas ir jautājums ne tikai par Latviju, bet vispār par pasauli. Nepārtraukti šobrīd tiek pētīts, dažādās stadijās atrodas dažādi medikamenti. Bet šobrīd ir skaidrs tas, ka tāda panacēja, tāds medikaments vai tāda molekula, kur būtu pierādījis, ka viņi var vispār apstādināt plaušu fibrozi vai vēl labāk atgriezt kaut ko atpakaļ, tāda šobrīd nav. Tas, kas Latvijā ir, tātad viens ir tas, ka mēs ļoti gribam, lai mēs varam arī sekot turpmāk pasaulē līdzi, lai mūsu pacienti var saņemt tādas pašas medikamentus kā citur, kas šobrīd attiecībā uz fibrozi tā tiešām ir. Un mēs ceram, ka arī uz jauno medikamentu tas attieksies. Un, protams, šis mūžīgi sāpīgais jautājums par transplantāciju. Jā, par transplantāciju, kur es domāju, ka mēs šobrīd esam tuvāk mūsu centrā kā jebkad. Un mēs esam arī tomēr runājuši par to, ka es domāju, ka gada laikā mums ir jānonāk līdz pirmajai plaušu transplantācijai, kas nenotiks šeit, bet tas būs mūsu pacients. Bet runājot par plaušu fibrozi, kā jau es teicu, liela daļa, ja mēs runājam par idiopātisku plaušu fibrozi, tomēr ir virs tiem 50–55 gadiem, bet tomēr, ja mēs skatāmies pasaules statistiku, tad idiopātiska plaušu fibrozi biežākā indikācija transplantācijai. Tā kā tas ir tas, uz ko mēs noteikti iesim. Tātad septembris, plaušu fibrozes izpratnes mēnesis. Šodien uz sarunu bija pneumoloģe Zaiga Kravela. Runājām par idiopātisku plaušu fibrozi un ar to saistītām problēmām, simptomiem, sekām, ejamo ceļu pacientam. Rūpēsimies par savu veselību, noklausieties šo sarunu, nesmēķējiet, rūpējamies par savu veselību, mīlam sevi un savus līdzcilvēkus. Paldies!